Labvakar, cienījamie basketbola draugi, esiet sveicināti no Liepājas Olimpiskā centra. Tiešraidi mēs sākam ar himnām, kā nekā starptautiskais mačs. Baltijas basketbola līgas spēle Liepāja Trio bet pret Maskavas Dinamo. No spēles vēl neviena komanda nav atklājusi rezultātu šīs dienas mačā. Redzēsim, Dwaynes Johnsons tu iespējas gājus uz grozu apakšu. Dwaynes Johnsons man sadzird un pirmie punkti no spēles arī liepājniekiem. Tālu piespēle un Jānis Antrops pēdējā brīdī paspēja pārkāpt noteikumus. Mans pieminētais Mihails Solovjovs. Tagad uzbrukumā vēl daudz sekundes un viesu komandas līderis realizē pustālo metienu. Gan Baltijas basketbola līgā, gan arī Krievijas superlīgā. Šobrīd gan kļūda sanāk viesu komandai un kļūda arī Liepājai. Zaharovam vidēji 17 punktu aizvadītajās 3 Baltijas basketbola līgas spēlēs, bet neizšķirt rezultātu panāk Aleksandrs Fomins. Baltijas basketbola līgā šeit realizēt pustālo metienu, viņš ir jau savu punktu ražu guvs. Lauris Blaus ieskrējas groza apakšu, Liepāja atjauno arī pārsvaru savai komandai. Maskavas Dinamo komanda atradam spēlētāju 2,10 m, kā pieminēja šo spēlētāju. Un arī ir viesu rindās tikmēr precīzi tālmetnieks, minūtes pārtraukums Umim Helmanim. Mazliet aizbūs Liepāja, nevarētu teikt, ka spēlē ļoti azartisku, ļoti ātru basketbolu, kā to demonstrē pret Juventus, jo bieži vien, kā mēs zinām, tieši šī te maldīgā situācija Mareks Jurevičus ļoti labi atrod Arnoldu Helmanu. Uz šo brīdi ir viens no komandas līderiem, bet, kā redzam, nevarētu teikt to labāko rādītāju. Mareks Jurevičs tikmēr apspēlē savu sezēju, tiek uz groza apakšai. Tiesneši nesaskat pārkāpumu, Liepāja 2 pārkāpumu pagaina pirmajā ceturtajā, Liepāja var pārkāpt noteikums. Arnolds Helmans, un tik tiešām bija visticamāk tuvāk tam, lai saņemtu nesportisko piezīmi nekā parasto pārkāpumu. Jau 3. reizi sanāk viesu komandai, minūte 46 šajā spēlē. Kļūda. Liepājniekiem Mareks Jurevičs mēģināja piespēlēt Dwaynem Johnsonam, Liepāja pagalam nesekmīgi darbojās pēdējās epizodēs. Nevarētu teikt, ka Dinamo darbojas sekmīgi, bet šādi spēlējot, Helmans piespēja pēc 2. minūtes pārtraukumu pirmajā ceturdaļā un mēģinās, protams, ka labot šo situāciju turnīra tablā. Andris Mažuts krīt, sanāk situācija tāda, ka brīvs kāds no spēlētājiem. Beigās neprecīzi tālmetiens, realizēts viens no 2 tālmetieniem pretiniekiem. Liepāja savu tālmetienu nav realizējis. Edgars Žaļonas nospēlē ļoti skaisti. Un izcīnīts 11 atlikušās bumbas pret pretinieku 5 kļūdām un pretinieku 4 bumbām. Tā kā Liepāja cīnās kā zvēri, Turīnas Juventus, Utenos Juventus, lietuviešu komanda, kur ir 4. spēcīgā, kaut ko Liepāja pieveic savā laukumā. Mareks Jurevičs precīzi no tālās distances. Arī Lobņā tāda komanda Maskavas apgabalā bija atrodama, protams, tā jaunatnes komanda. Un tagad viņš pārstāv Maskavas Dinamo. Dwaynes Johnsons groza apakšu, Lauris Blaus. Maskavas Dinamo jau bumbas spēlēm, pie bumbas nonāk augumā diezgan ražanais vīrs. Aleksandrs Fomins, 2,6 m, viņa augums, spēku uzbrucējs, viņa Arnolds Helmans. Beigās izspēle uz tālmetiena līnijas Kuģecovam, bet ir arī tādas spēles, kas jāizved ir, kad tev vēl ir nakts, jeb ir agrs rīts. Un diezgan grūti ir tādām spēlēm noskaņoties. Dwaynes Johnsons, ļoti skaisti nospēlē Dwaynes Johnsons. Tālu piespēle. Andris Mažuts adresē Johnsonu, un Johnsons tālāk Edgaram Žaļonam. Mēģina spēlēt Johnsons bieži vien skaisti, nevis pareizi. Arī Dinamo mēģina spēlēt skaisti, izspēle. Un tomēr precīzi tālmetiens. Atkal 1 punktu pārsvars Dinamo komandai. Labot pretinieku kļūdas, kad pārkāp noteikums. Bet acīm redzot, kaut kur taktiski kļūdās mazliet Jānis. To šeit norāda Ulris Helmans, bet precīzi uzbrukums pretinieki. Minūte 31, kad bija jāspēlē, bet neprecīzi abi 2 sodmetieni, bet neizdodas Laurim Blau šo bumbu iegūt Liepājas komandas īpašumā. Jāspēlē tagad pacietīgi aizsardzībā. 10 sekundes uzbrukumā izpild tālmetienu pretinieki. Un Liepājas zālē pretiniekiem atkal precīzi tālmetiens. Turnīrā Liepāja zaudēja rezultātu 72-74. Vispār tas rezultāts 74, tās diezgan raksturīgs. Kārpeko precīzi no groza apakšu, minūtes pārtraukums Umim Helmanim un Liepāja. Liepāja nav guvusi punkts 2. ceturtdaļā. Viņiem speciāli kalendārs netiek, protams, pakārtots. Viņiem jāspēlē tad, kad jāspēlē. Tas nozīmē, ka ir maz dienas atpūtām. Andris Mažutis šīs dienas spēlē nepiedalās. Liepājniekiem ierobežots spēlētāju resursu groza apakšā. Gariem spēlētājiem mazliet jāpietaupās, lai nepārkāptu noteikumus. Arnolds Helmans šobrīd pret rezultīvāko vīru viesu rindās šoreiz uzkāpj uz tālmetiena līnijas. Pieminēja to, ka auguma pārsvars ļoti ievērojams pretiniekiem, bet arī Liepāja noteikti nespēlē ne tuvu tā, kā vajadzētu spēlēt. Vien brīdi bija daudz sadarbības, daudz saspēles, un tad arī
Ir precīzs uzbrukums Arnolds Helmans. Šoreiz saņem piespēli. Spēles atuvinājas ar savu sedzēju. Neredzot iespēju uzbrukt, arī Jānis Antrovs kļūdās. Dwaynes Johnsons nepārkāp noteikums, ļauj gūt viegls 2 punktus pretiniekam. Leimans ar bumbu. Pats izpild pustālo metienu, precīzi, Liepāja -5. Komanda. Liepāja bija iespēja arī pacelt gaisā savus skatītājus. Nesekmējās, un tagad uzbrukumā jau māskavieši. Andriusam Mošutim šīs dienas spēlē 4 kļūdas. Edgars Žaļonis pārtver bumbu, kad tā neviena nepieskatīt. Nonāk viņa īpašumā, skaista sadarbība uzbrukumā. Basketbola draugi, kad tad es varēšu izlikt savas emocijas, ja ne šodien. 8 sekundes līdz 3. startēs beigām. Johnsons ar bumbu. Adresē viņš bumbu Blauam, Blaus tālāk Johnsonam. Johnsons groza apakšu. 2 punkti no spēles un vēl pārkāpums pretiniekam. Likās, ka Johnsonam nav vieta, kur uzbrukt. Ļoti neapanētas šāda te darbība. Ir Mihails Salovjovs, dodas viņš laukumā, norādot spēles tiesnešiem, ka nav tur īsti viss bijis kārtībā. 18 no tiem krituši grozā. Tā kā kvantitāte ir liela, vēl mazliet jāuzlabo šī kvalitāte. Mariks Jurevičs, pustālais metiens. Precīzi! Mēģina meklēt risinājumu, kam piespēlēt. Piespēlē viņš Marekam Jurevičus. Jurevičs piespēlē tālāk Laurim Blaum. Blaus Robertam Krasņam, bet Liepāja nenolēma uzreiz uzbrukt. Tomēr sagaida Dwayne Johnson. Johnson tālmetiens precīzi! Izcīna, palaiž bumbu kaut kur laukumā, vienkārši Kuzņecovs. Tagad jau uzbrukumā spēlē. Bet Johnsons vienkārši apzog savu pretspēlētāju. Ļoti tādu kuriozu un smieklīgu darbību. Manuprāt, Johnsons precīzi! Liepāja +1 minūtes pārtraukums Maskavas Dinamo. Mēģina atrast, kurš tad komandas biedrs uzņemsies iniciatīvu. Iespēlē tālāk Arnoldam Helmanim. Uz groza apakš Lauris Blaus. Šādi spēlē Liepājas komandu uzbrukumā, kad iesaistās visi spēlētāji. Ļoti skaista sadarbība Liepājai. Liepājniekiem, kad jāspēlē ir 7 minūtes un 5 sekundes. Arnolds Helmans izmārīts uz māju kustību. Arnolds izlec, beigās atspēle uz stūri. 16. numurs jau realizē 3. tālmetienu. Uz Helmans nav mierā, kā Liepāja spēlē uzbrukumā. Sudīs laukumā Edgars Žaļonis, kuram jau ir 3 pārkāpumi. Mažūts Zelts spēlē pats ar bumbu, meklētājs risinājumu. Iespējas Jurevičam 3 sekundes, 2 sekundes uzbrukumā. Jurevičs tālu. Pustālais metiens, krīt groza un vēl pārkāpums pretiniekiem. Uzbrukuma praktiski pēdējā sekundē precīzi Jurevičs pustālais metiens. 16. numurs, kurš iepriekšreiz sekmīgi nospēlē uzbrukumā, realizē tālmetienu, saņem 3. pārkāpumu. Spēle interesanti, manuprāt, lai arī vienu brīdi bija diezgan neskatām, man gribētos teikt, bet šeit labi nospēlē uzbrukums līderis. Maskavas Dinamo rindā Denis Zahārovs, kurš gūs vēl 2 punktus. Piespēle Edgaram Žaļonim, Žaļoņa māņkustība. Piespēlēts groza apakšā Arnoldam Helmanim. Helmaņa pirmais metiens grozā nekrīt, otru arī nedodas būt precīzam. Edgars Žaļonis izstīja bumbu uzbrukumā, vēlreiz cīņā. Liepājnieki gūs 2 punktus. Redzēsim, vai izdosies nospēlēt līdz galam. Jurevičs tālāk Blaum. Blaus izspēlē Andriusam Mažūtim. Mažūt tālmetiens. Precīzi! Brīdī, kad vajag visvairāk. Tagad viņiem -8. Bumbu pie Andrius Mažūt. Vērp Liepājnieki savu uzbrukumu. Mažūtis adresē Marekam Jurevičam, pret kuru pārkāpums izpildot tālmetienu. Vajadzētu būt, es ceru Marekam. Vismaz 2 precīzi no 3. Dwaynes Johnsons 15, Mareks Jurevičus 15 šobrīd. Gūtie punkti šīs dienas mačā. Vaļi, tā teikt, saviem pleciem iznesuši šo punktu ražu. Šobrīd +9. Andrius Mažūts iespēlē šeit Marekam Jurevičus, kuru māju kustība. 2 punkti no spēles ir krīt grozā. Maskavas Dinamo jāspēlē mazliet vairāk pa 1 minūti, 21 sekundi. Samainās sedzamajiem šeit. Pretinieki pagaidām nepārkāp noteikums. Taylors iespēlē Mažūtim, Mažūt māju kustības. Šeit norāda, ka pret viņu pārkāpums iespēlē Marekam Jurevičus, kurš nav gatavs šo bumbu notvert. Vēl 2 punkti krīt Liepājnieku grozā. Vai tas izdosies? Jums ir iespēja redzēt to klātienē 29. novembrī. Šeit Liepājas Olimpiskā centrā neprecīzi pustālais metiens, Dwaynes Johnsons pats ar bumbu, bet īsti kā pārpus laukumu un Liepājas kārtējās kļūdas šīs dienas spēlē. Vairs tikai jāspēlē mazāk pa 1 sekundi. Ar labām izredzējumu uz sekmīgu turpinājumu Baltijas basketbola līgā sarūpējot Krievijas klubam Maskavas Dinamo 4. zaudējumu 4 spēlēs.